Tā, labs rītiņš, turpinam vojāžu, turpinam pa Viktorijas štatu un vakar izdomājām aizmaukt, neceļos. Un sanāca tā, ka baigi interesantais tas neceļš, pilnīgākais mēsls, bet nonācām pie ļoti interesanta tilta, ko jūs varat tagad tā paskatīties, Makilupa tilts, inženiertehnikas brīnums, hujo-majo, viņš starp citu, viņš joprojām tiek lietots, nav tā, ka mēs nelegāli braucām pāri. Tiek lietots, protams, tur ir ļoti svarīgi tonāža, un mēs tikām pāri, 3 reizes pārbraucām, viss normāli. Bet turpinam pa tiltim, šis pat vēl interesantāks Stony Creek Bridge man aiz muguras, ar ko viņš interesants, viņš principā, ja tas bija gājēju un mašīnu tilts, tad šis ir dzelzceļa tilts, neticam dzelzceļa tilts, celts no kokiem, protams, viņš ir gana sens, 1916. gadā celts ir. Un tieši tā viņš celts dzelzceļa vajadzībām, kas savienoja Melburnu ar netālu esošo, es nevaru to nosaukumu izrunāt, Orbostu vai kaut kādu šito te pilsētu. Un interesanti, ka viņš ir funkcionējis, tagad gan izklausīsies diezgan neticam līdz pat 1987. gadam, ja paskatās uz tiem kokiem, kā viņš ir sacelts, liekas neticam, ka tur var dzelzceļš iet pāri, bet iet, tagad, protams, tur ir noslēgts, pat cilvēki nevar kāpt virsū, bet es domāju, var kāpt, es speciāli nelīdīšu, bet es domāju, ka mierīgi cilvēks var pāriet pāri, nekādu vainu viņam joprojām nav. Un, ko vēl var pateikt, gandrīz 300 metru garš un augstumā, ja nekļūdos, 19 metri. Tā kā, iespaidīga konstrukcija, tiešām, ja padomā, ka agrāk pa tādiem ir maukuši vilcienu pāri, tas diezgan interesanti. Un pēdējais, ko es vēl gribu pateikt, vakar nopisam pirmo ķenguri, viens zina, ka, valabīs, mazais ķengurēns, tas tur, mauc kaut kur pa priekšu, saņem, ne jau speciāli, bet nebija kur likties, sorry, tā kā pirmais ķengurs ar notriekts. Maucam tagad uz tādu salu, Reimonda sala. Tepat joprojām mēs esam Viktorijas sākumā. Var pārbraukt pāri, nemaksājot neko, ja tu esi kājām, ko mums patiesībā laikam arī vajadzēja darīt, bet mēs iebraucām, var sakot, mašīnām iestūrējām tajā rindā, kur tu esi uz prāmi, nācās pirkt biļets, viņas gan ir lēts, turpat pakaļ $14. Un tad tev pārceļ uz šito te salu, kas principā tepat ir redzama, viņi tepat burtiski ir. Bet ar ko viņi interesanta, tur varot redzēt koalas. Viss kaut kur stāst, ka koalas varot redzēt. Visur ir zīmes, ka koalas, tik viņas, bariem vazājās, tik viņas var tur ķert un mīļot. Nihuja viņu nav, es varu pateikt godīgi, tad mums ir cerība, ka uz šīs salas varēs viņas redzēt. Un līdz ar to sanāk bišķi bezjēdzīgi šito te mašīnu braukt, tāpēc mums tik un tā tur būs jāstaigā. Bet, labi, visi iebraucam, ko darīs. Labi, vismaz pavizināsies pa prāmi. Kaut kā tā, būs koala parādīs. Tā Reimonda sala ir normāli ceļi, bet tikko tu bišķi pabrauc viņi maziņi, 10 minūtes vienā virzienā, kaut kādi 5 kilometri laikam garumā. Tā kā pa Roņu salu brauc, zin, kaut kāds meš, ceļš, māja pēkšņi, nav te mājas vēl, mašīna brauc pretī viedīgi. Tā kā baigi tad darīt nav ko, koalas jāiet meklēt, un tas viņu galvenais tā tusiņu vieta ir turpat pie ostas. Mēs vienkārši sportistas interesi pēc izbraucām pa visu salu, bet tagad braucam atpakaļ un ejam meklēt koalas. Tā kā tas Reimonda Islands ir pavisam neliela sala, līdz ar to te nav ne lielu māju, ne te baigi daudz mašīnas kustības, nekas, ne patiesībā arī baigi daudz kaut kādu turistu brauc. Līdz ar to tās koalas te tiešām ir. Un tu paies pa to koala trailu, pa to koala staku, pa šitādu smuku ekaliptu mežiņu, un, faktiski, zin kā, katrā kokā nevar teikt, bet, bieži ir, un reku tepat tās viens ķermenīts guļ, reku pavisam netālu, 3 metri augstumā.
Tā kā jā, nu paglaudīt viņu nevar. Nē, nu var iepist pa koku, nu viņš nokritīs, tad glaudzi. Glaud, kamēr viņš uzpis atpakaļ. Bet, nu jā, guļ nabaks, visu dienu nostrādājies, norījies, jā, zin kā ekaliptu lapas, jā, pilnīgā kaifā, nu iemits puika. Low battery. Please charge. Varbūt tiešām kāds būs tik zem, ka var tur pa dīrs uzšaut vai pakustināt un pakutināt aiz austiņas. Bet, principā, jā, nu viņam patīk bišķiņ augstāk uzlīst. Bet pastīsimies. Tā, nu te mēs redzam augšā koalu, kas ir aktīvi, jā, reku viņa viens ķepiņu pie mutītes, jā, te viņa pakas, rekur ar aizmugurējo ķepiņu, viņa tā kā grib pat pakasīties. Un, Low jā, battery. ir baigajā kustībā. Jo patiesībā tām koalām ir tā, ka viņas aptuveni līdz pa 22 stundām dienā pavada guļot. Jā, līdz minimums ir kaut kāds 18 un maksimums ir 22. Es domāju, ja viņas pierunāt, ka davai paguļam 40 stundas, viņas bez problēmām nomaukt arī 40. Kāpēc tā ir? Tāpēc, ka to, ko viņas rītās eikaliptu lapas, viņas ir kalorijās. Principā tur nekā nav. Iedomājies, ja tev visu laiku būtu, nezinu, kaut kāds eikaliptu lapas, jā, arī loģiski, ka tu paēdis nevar būt. Tā kā viņām nav ne koalu kebabs, ne viņas aliņu var iepist, viņas, nezinu, tādu debilu veģetārisku dzīvesveidu piekopi. Un, jā, tās enerģijas nav, tāpēc, zin kā, 20 stundas dienā jārauj maksā. Šī tagad ir pamodusies, viņai īsti atšķirīgā, redz, pilnīgi apstulīt kaut kur. Jo, popakas, jā, tas ir pīzdiet, viņi iztērē pusi no savām dienas kalorijām, pat. Mazāk. Var sakot, jā, tā viņi tur trinās par dzīvi lēnā garā, un viņam tā noiešana no viena koka uz otru, jā, tas ir vesels ceļojums, tas ir tas pat, ka jūs sataisītos aizbraukt, atpieņemsim uz Parīzi, paskatīties Eifeļtorni, kaut kas līdzīgs, tā. Labi, netraucēsim viņam aktīvi kustēties, viņš tagad iespējams ir, fitness treneris, jo Ej, tu dirtiņš apgriezās. Galvenais, viņš nenopitās lejā. Tas ir pats galvenais. Pārējais visi čotka. Tā kā tā, īsumā paklālām. Labi, dodamies tālāk.